Par mākslīgo intelektu pēdējā laikā dzirdam divas, pilnīgi pretējas lietas. No vienas puses ziņas ir pilnas ar stāstiem par masveida atlaišanām, kuras it kā izraisa MI, bet no otras puses gandrīz visi eksperti saka, ka MI vēl nemaz nav tik gudrs, lai šos darbus reāli varētu darīt. Tātad, kas te īsti notiek? Izskatās pēc mīklas. Mēģināsim tikt skaidrībā. Lai to izbarītu, paskatīsimies uz 6 galvenajām tēmām. Sāksim ar pašu atlaišanas paradoksu. Tad papētīsim, kādu spēli spēlē lielie uzņēmumi. Ienirsim milzīgajā investīciju burbulī un atcerēsimies, kā tas viss izskatījās .com laikos. Pēc tam pievienosim nedaudz skepses no viena Nobela prēmijas laureāta un beigās mēģināsim saprast, ko tas viss nozīmē mums katram. Tātad ķeramies klāt pirmajai daļai un galvenajai mīklai. Kompānijas visā pasaulē atlaiž 1000 cilvēku un kā iemeslu min mākslīgo intelektu. Bet, ja arī tehnoloģija vēl nav gatava, kur tad ir tie roboti, kas šo darbu dara? Un lūk, te arī ir tas lielais jautājums. Eksperti ir gandrīz vienisprāti. Pašreizējās MI sistēmas joprojām kļūdās pārāk bieži, lai tām varētu uzticēt nopietnus uzdevumus bez cilvēka uzraudzības. Bet tajā pašā laikā mēdīji ir pilni ar virsrakstiem, kas kliedz par to, ka MI nāk un atņem darbu. Kā tā? Un te nu beidzot ir atslēga. Izrādās, tas ir mīts, ka MI atņem darbu šodien. Realitāte ir daudz sarežģītāka. Kompānijas strateģiski gatavojas nākotnē. Runa nav par to, ko MI spēj tagad, bet gan par to, kādu apvērsumu tas varētu radīt rīt. Šī gatavošanās nākotnē mūs noved pie pirmās lielās atbildes daļas. Paskatīsimies, kāda ir tā jaunā stratēģija, kas slēpjas aiz visām šīm atlaišanām. Tam ir pat tāds gudrs nosaukums – proaktīva restruktūrizācija. Bet ja vienkāršiem vārdiem tas nozīmē šo: uzņēmumi ņem naudu, kas agrāk tika maksāta algās, un pārvirza to uz MI infrastruktūru, jaudīgu datoru, datu centru un mikrošēmu iegādēji. Būtībā viņi izdara milzīgu likmi uz nākotni, un šai likmei ir vajadzīga nauda. Un šīs Amazon vadītāja citāts lieliski parāda, kā viņi domā. Lielie uzņēmumi ļoti labi atceras, kā internets burtiski noslaucīja no zemes virsmas tirgus milžus, kas nespēja laicīgi pielāgoties, un viņi ir apņēmības pilni neatkārtot šo kļūdu. Būtībā lielie smagnējie ziloņi cenšas iemācīties dejot kā mazi veikli jaunu uzņēmumi. Mērķis ir kļūt ātriem, elastīgiem, atbrīvoties no birokrātijas un būt gataviem mainīties zibenīgi. Viņi grib būt gatavi cīņai ar kādu mazu izsalkušu konkurentu, kas var parādīties no nekurienes, jau būdams pilnībā būvēts uz MI pamatiem. Protams, šāda milzīga pārstrukturizācija nenotiek tukšā vietā. To visu baro, vienkārši bez precedenta investīciju vilnis. Un, kad paskatāmies uz skaitļiem, tie ir patieši elpu aizraujoši. Uzmanību! Pēdējos 2 gados MI nozarē ir ieplūdis vairāk nekā $500 triljons, 560 miljardi. Bet reālie ieņēmumi, ko šī nozare ir radījusi, tikai 35 miljardi. Jā, tā starpība ir milzīga. Un tas ir klasisks spekulatīva burbuļa piemērs. Bet kā šis burbulis turas kopā? Viens no mehānismiem ir tā sauktā apaļveida finansēšana. Iedomājieties, piemēram, Nvidia investē naudu OpenAI. Un tad OpenAI paņem šo pašu naudu un nopērk no Nvidia viņu mikrošēmas. Nauda vienkārši riņķos starp dažiem lielajiem spēlētājiem, mākslīgi uzpūšot gan pārdošanas apjomus, gan uzņēmumu vērtības. Financial Times to ir aprakstījis vienkārši perfekti. Tā ir kā Ouroboros, senā čūska, kas aprīp pati savu asti. Vai, vēl labāk, kā pagarinātājs, kas iesprauts pats sevī. Izskatās, ka enerģija tiek radīta, bet patiesībā sistēma barojas pati no sevis, un tas nevar turpināties mūžīgi. Kādā brīdī ir vajadzīga īsta enerģija no ārpuses, īsta nauda no īstiem klientiem. Un ziniet, šī situācija ar pagarinātāju, kas iesprausts pats sevī, liekas kaut kur jau redzēta, vai ne? Jā, lai saprastu, kas varētu notikt tālāk, ir vērts atskatīties vēsturē. Atcerēsimies 2000. gadu un .com burbuļa sprādzienu. Nasdaq indekss bija kosmosā. Visi bija pārliecināti par interneta uzņēmumu bezgalīgo izaugsmi. Un tad blaukšs. 2 gadu laikā tirgus zaudēja gandrīz 80% savas vērtības. Tas bija brutāls un sāpīgs atgādinājums par to, kas notiek, kad ažiotāža atraujas no realitātes.
Un, ja saliek abus burbuļus blakus, līdzības ir vienkārši biedējošas. Toreiz internets, tagad MI. Toreiz iracionāla pārmērība, tagad pārveidojoša tehnoloģija. Pēc .com sabrukuma no pelniem izcēlās daži milži, kurus mēs pazīstam šodien – Amazon, Google. Lielais jautājums – kuri uzņēmumi izdzīvos šoreiz? Labi, esam runājuši par ažiotāžu, par vēsturiskām paralēlēm, par milzīgu naudu. Bet kas notiek, ja uz to visu paskatās ar vēsu, akadēmisku prātu un datiem? Pievienosim šim kokteilim nedaudz realitātes. Nobela prēmijas laureāts ekonomikā Darons Adžemuglu piedāvā, teiksim tā, augstu dušu. Viņa prognoze nākamajiem 10 gadiem ir ļoti, ļoti piezemēta. Viņš uzskata, ka MI automatizēs labi ap 5% darba uzdevumu un globālo ekonomiku pacels tikai par 1%. Un tagad atcerieties tos 560 miljārdus investīcijās. Kaut kas te neiet kopā, vai ne? Un ja vēl bija kādas ilūzijas par tehnoloģiju kā pašmērķi, tad šis citāts visus saliek pa plauktiņiem. Runa ir par slaveno Microsoft un OpenAI darījumu. Un ziniet, kā viņu līgumā ir definēts vispārējais mākslīgais intelekts, jeb AGI? Tas nav tehnoloģisks slēksnis. Nē, līgumā rakstīts, ka AGI būs sasniegts tad, kad sistēma nopelnīs $100 miljārdus. Jā, mērķis nav radīt apziņu, mērķis ir radīt naudu. Labi, atlaišanas, milzu investīcijas, cīniski līgumi. Ko ar visu šo informāciju iesākt? Kā šajā visā neapjukt? Šķiet, ka atbildes slēpjas vienā būtiskā maiņā – domāt nevis par amatiem, bet par prasmēm. Šajā jaunajā pasaulē svarīgi būs 4 pīlāri. Pirmkārt, iemācīties strādāt ar MI. Tas kļūs par tikpat pašsaprotamu darba rīku kā dators. Otrakārt, attīstīt spriest spēju. MI ir lielisks izpildītājs, bet tieši spēja uzdot pareizos jautājumus un kritiski izvērtēt atbildes būs zelta vērta. Treškārt, cilvēciskās prasmes. Komunikācija, sadarbība, pielāgošanās – to mašīna vēl ilgi nespēs. Un visbeidzot, pats galvenais – mācīties. Būt gatavam, ka viss mainīsies. Atkal un atkal. Un tā mēs nonākam pie galvenā jautājuma, uz kuru atbildi šodien nav nevienam. Kas notiks ātrāk? Vai MIA tiešām paspēs izmainīt pasauli, kā mums sola, vai arī šis milzīgais ar naudu uzpumpētais burbulis pārsprāgs pirms tam? Mēs dzīvojam laikā, kad vienlaikus pastāv divas šķietami nesavienojamas realitātes, un kura no tām uzvarēs, to visticamāk rādīs tikai laiks.